crazy little thing called love. There goes my baby. He knows how to rock and roll. He just drives me crazy. He gives me hot and cold fever and leaves me in a cool, cool sweet. Gotta be cool, relax, get hip and get on my tracks. Take a back seat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing, love. Uzmanība zirgaudzētājiem. Četrgadīgo zirgu dalībniekiem ir iespēja visiem ierasties manēžā un pie rokas apvest zirgu riņķi iepazīstināt ar manēžu. Tā kā lūdzu varat ierasties. No pieteikto zirgu skaita ir palikuši vairs tikai laikam 7 zirgi. Iepriekš pieteikti bija 13. Dažādu problēmu dēļ daži zirgaudzētāji nav varējuši ierasties. Passerai la main comme ça dans tes cheveux, sur ton visage, pour dire qu'au plus profond de moi, je t'aime au-delà des usages. Je passerai la main comme ça, tu trouveras cela gamin, mais c'est ma façon d'être à toi et puis je passerai la main. Que tu t'évapores un matin, lendemain de nuit arrosé, que je le sente venir d'instinct, ou que l'on me cueille au lever, que tu t'envoles ou prennes l'eau pour des aventures au grand air, ou que l'on s'use au fil des monts, dont 2-3 ans et des poussières. Je passerai la main comme ça dans tes cheveux, sur ton visage, pour dire qu'au plus profond de moi, je t'aime au-delà des usages. Je passerai la main comme ça, tu trouveras cela gamin, mais c'est ma façon d'être à toi et puis je passerai la main. Que l'on se perde un jour de pluie à quelques brises du printemps, un 19 mars avant minuit ou sous un soleil éclatant. Uzmanību zirgaudzētājiem, skatītājiem, varbūt pārējiem interesantiem. Varam paziņot Vaisas iezējas certifikācijas rezultātus. Tātad certifikātu certificēšanai nepieciešamos punktus, ja balles ir ieguvis zemnieku saimniecības sakoti Ērzeles ciklons. Viņš ir novērtēts pēc eksterjera 53,4 ballēm un darba spējās ir parādījis 30,3 balles vai punktus. Tālāk. Iepriekš pieminētais ģenētiskais Ērzeles simbols ir pārsertificēts, jo arī ir iegūs attiecīgi Latvijas braucamām tipam atbilstošās punktu skaitu. Ķermeņa eksterjera vērtējums 51,6 punkti un darba spējas 31,4 punkti. Tālāk Ērzeles Esprit, kas pieder Jeļenai Dorošenko,
ir ieguvis eksterjera certifikācija nepieciešamos punktus 52,2. Es atvainojos 54,1 punktu. Un sakarā ar to, ka Ērzelis neveiksmīgi ieleca sienā vai notraumēja kāju, darba spēju vērtējumā viņam pietrūks balles, tātad zirgaudzētāja biedrība spriež pati par šo te gadījumu un droši vien pārvērtēs darba spējas, kad būs iespējams. Tad kurš te vēl? Arī iegūs, ja? Viņš piederēja tam Leo Winters. Un Dācis Samušas Ērzelis Leo Winters ir ieguvis eksterjeru vērtējumu arī nepieciešamo punktu skaitu 52,2, bet arī pietrūkušas balles darba spēju vērtējumā un jāatrod ir iespēja šīs darba spēju balles pārvērtēt. Bet tas varētu būt varbūt nākošs pavasaris. Ērzelis Lasido, Ērzelis Akrobāts un Ērzelis Donārs diemžēl nav iegūši nepieciešamo punktu skaitu gan eksterjeru vērtējumā, gan arī darba spējās. Tā kā šiem ērzeļiem ir izaugsmes iespējas, droši vien iespēja ir atkārtot certifikāciju droši vien nākošā gada pavasarī. Tālāk turpinās četrnieku parāde, jeb šovs, jeb darba spēju pārbaude, jeb izvade. Grāfs nav, ja? I always have some place to go. And I've traveled very far from the life I used to know. But still, when I close my eyes and dream, I feel him near and I know. Manēžā ir ievests zirgs, kurām 4-gadīgo zirgu konkurencē bija 2. starta numurs. Tā ir ķēve Silver Rose. Dzimusi 2008. gadā. Viņa ir dzimusi un audzēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Baltic Timber Trade, kura īpašnieks ir Reinis Roškalns. Un šī ķēve ir piedzimusi Latvijā, bet Latvijā ir ievesta viņas māte, Oldenburgas šķirnes ķēve Rosendame, kā grūzna ķēve, kuras tēvs šai ķēvē ir diezgan populārais ērzelis Sandreo, kas pieder Nīderlandes šķirnei. Tālāk redzam Sandreo tēvs Sandro Hit un Sandro Song, kas ir populāri ērzeļi Oldenburgai. Un mātes pusē ir vērojama trešā rindā redzam slaveno Ramiro Zet, Holsteina šķirnes ērzeli. 4. rindā Alme Zet, Gotthārdu, ļoti daudz pazīstam vācu ērzeļu vārdi. 2010. gadā ķēve ir novērtēta oficiālajā jaunzirgu vērtējumā. Viņai ir toreiz ieliktas diezgan labi punkti par gaitām un lecienu, un arī, kā laba ir atzīmēta ķermeņa virsējā līnija, kustība enerģiskums un arī sporta tips.
can take you to places that you've never been. There are people, when you meet them, it's like they have lived inside your skin. There are souls you connect with so strong, a bond that's so deep and so true. That's the way I feel about you. There are times, like a magnet, you're drawn into somebody's life. You don't know what you're doing or why you are there, but you know it's right. There's a sense that the piece that was missing has suddenly come into view. That's the way I feel about you. I believe in this world there is nothing that happens by chance. There's a reason that at just this particular moment you came into my hands, like a gift that you never expected, but you treasure your whole life through. That's the way I feel about you. There's a sense that the piece that was missing has suddenly come into view. That's the way I feel about. That's the way I feel about. That's the way I feel about.
Arēnā atrodas ķēve šokolāde. Dzimusi 2008. gadā. Īpašniece Laimdota Dzene un arī audzētāja. Šokolāde. Tēvs ir Latvijas Šķirnes ērzeles Krēss. Šis ērzeles joprojām pieder kādreiz Latvijas zirgaudzētāju biedrības pārstāvēja Pērlei Strautai. Šis ērzelis raksturojās ar harmoniskumu. Viņām ir diezgan perfekts eksterjers. Raksturojas kā labdabīgs ērzelis. Arī ar labām gaitām, kuras nodod saviem pēcnācējiem. Krēss ir cēlies no Kolibrī, Holšteinas ērzeļa. Šis ērzelis konkurā ir startējis līdz 1,30 m. Pēc man zināmās informācijas. Ērzelis ir bijis labdabīgs un daudzpusīgs. Māte šokolāde ir Kaprī. Kaprī ir no visiem pazīstamā, ļoti populārā, viena no vadošajiem ērzeļiem Latvijā no Holšteinas ērzeļa Kaljāno. Un savukārt Kaljāno tālāk ir izcelsme Kalido 1 un slavenais Kantus, visa Holšteinas Šķirnes ērzeļi. Mātes pusē šokolādei vērojama ir ķēve Amazone, kur pārsvarā visi Latvijas šķirnes asinis. Vērtēta ķēve 2010. gadā, ļoti labi novērtēta, ar ļoti labu ķermeņa virsējo līniju, ļoti labām priekškājām, pakaļkājām, tas nozīmē korektas stāvotnes, ļoti laba gaitu precizitāte un arī ļoti labas darbspējas. Pašlaik arēnā, ja manēžā ir četrgadīgais ērzelis Grenardī, īpašniece Juta Šulcāne un arī audzētāja. Grenardī tēvs ir arī Latvijā pazīstams ērzelis Gilbors, kurš savukārt cēlies no ļoti pazīstamā Nīderlandes vaisanieka Guido. Tātad Grenardī vectēvs Guido ir startējis Latvijā līdz 1,50 cm augstiem šķēršļiem, bijis arī čempions republikas, un savukārt Guido ir cēlies no populārā slavenā Hanoveras Šķirnes ērzeļa Voltaira, kas ļoti daudzus gadus ir pasaulē 10 labāko ērzeļu skaitā. Grenardī māte Atvase, kura ir dzimusi Tērvetē un audzēta, ir no Holšteinas ērzeļa Artiks, kas savā laikā bija Kaļiņgrads zirgaudzētājs vaisanieks, un Tērvetē atstāja diezgan ievērojamu vaisas materiālu. Artiks savukārt ir acetona un tālāk aldato šādu Holšteinas ērzeļu produkts. Un ērzelim Grenardo mātes pusē ir vērojams
tāda ķēve Vidaga, un kura savukārt cēlusies no Vāgnera, tātad šeit ir gan Veļēriks, gan Demosvens, gan Gvardija, varētu teikt, bijušās Kaļiņgradas vai arī pašreizējā zirgaudzētavas zirgi. Ērzeles ir vērtēts 2010. gadā, diezgan labi novērtēts, ar labu ķermeņa virsējo līniju un labām kājām un gaitu precizitātēm, un arī ar labu lecienu un rikšu gaitu. Vērosim, kā novērtēs šo zirgu šodienas vērtētāju, šo ķērzeli novērtēs šodienas vērtētāju un kādu iespēju viņš uz skatītājiem, sportistiem atstās. Pociesza mnie, że nie ja jedna pytam tak. Jeszcze cień nadziei cień, że serce me doczeka się na swój świąteczny dzień. Wśród czułych słów pełnych najcieplejszych nut. Ach, nie mnie jednej się przydarzył taki cud, że zniknął chłód, nagły chłód, świąteczny nastał dzień, rozchmurzył się poranek zły i nie powrócą już. Wśród czułych słów pełnych najcieplejszych nut. Ach, nie mnie jednej się przydarzył taki cud, że zniknął chłód, nagły chłód, świąteczny nastał dzień, rozchmurzył się poranek zły i nie powrócą już. Poranne łzy. I am a poet. I am very fond of bananas. I am bananas. I am very fond of a poet.
I am a poet, I am bananas, I am a poet, I am bananas, I am a poet, I am a poet, I am very fond of bananas, I am bananas, I am very fond of a poet, I am a poet of bananas, I am a poet. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Manēžā ir ieradusies ķēve Ladāns Mei, 2008. gadā dzimusi. Auzētājs Andrs Ilgvārs Ērglis pieder Evijai Žukai. Ladāns Mei tēvs ir arī daudziem zirgaudzētiem pazīstamais ērzelis Lekovando, savā laikā importēts no Dānijas. Viņš raksturojās ar labām gaitām, liels, spēcīgs, atlētisks zirgs un piedalījies arī tikai iejādes sacensībās. Lekovando tēvs Continue, Oldenburgas ērzelis, kas augstu novērtēts Vācijā. Raksturojās ar labām gaitām un labu lekšanas tehniku. Un tālāk redzam, vērojam, Continue ir savukārt atkal tēvs Contender, kas savā laikā Vācijā ir bijis ļoti pieprasīts Holšteinas ērzelis, un viņa pēcnācēji pat daudzi startējuši olimpisko spēļu līmenī. Māte Ladāns Mei ir Latvijas šķirnes ķēve Dīva, kura izaudzēta, dzimusi un izaudzēta zemnieku saimniecībā Ķēniņkalni. Tas ir Liepupes pagasts, kādreizējais Limbažu rajons. Dīva savukārt ir cēlusies no Latvijas šķirnes ērzeļa Dendijas, un tur tālāk izcelsmēs redz Deporšu un Sultānu, divus Hanoveras ērzeļus. Dīvas mātes pusē vērojama īsta Latvijas šķirnes ķēve Jase no slavenā Jokera un tālāk Jurīts, kura tēvs, kas jau ir, protams, 5. paaudzē savā laikā ērzelis mātes, kurš ir importēts no arī Vācijas, kā Holšteinas šķirnes zirgs. Ķēve novērtēta 2010. gadā, oficiāli pēc audzētāju pieņemtiem kritērijiem. Ir raksturīga ļoti labu ķermeņa virsējo līniju, ar labām kāju, priekškāju un pakaļkāju, gan stāvotnēm, gan attīstību. Un arī labu lecienu.
Manēžā atrodas ķēve Kopenhāgena, dzimusi 2008. gadā, un atkal audzētāja īpašniece Laimdota Dzene no Jaunsvidlaukas pagasta Jelgavas novada. Kopenhāgenas tēvs ir Holšteinšķīnas ērzeles Karpačio 2. Viņš ir dzimis Vācijā. Ir uzskatāms kā universāls ērzelis. Viņš raksturojies ar labām gaitām, pēcnācējiem un arī pašam dod korektas kājas, konkurā startējis līdz 150 centimetriem. Tālāk tur ir redzams Karpačio, Karetino un Kaleto 2. Māte Kopenhāgenai ķēve Palma, kas ir dzimusi un izaudzēta sabiedrībā Fitoal, ir no burtnieku zirgaudzētavā dzimušā Profeta, kas bija diezgan slavens ērzelis 70. 80. gados, jo savukārt Profeta tēvs ir tīrasiņ jāiemās Šķirnas ērzeles potenciāls, kas savā laikā tika startējis 1,50 m maršrutos arī ārpus Latvijas robežām. Un Profeta māte ir Flauta, un atkal redzam tur flagmani, kas arī iedevis labas šķirnes un arī labas lecējus. Kopenhāgenas mātes pusē ir vērojami Latvijas šķirnes zirgi, tādi kā Mailis, Grauds, Burts, Migla. Vairāk izskatās pēc Siguldas zirgiem. 2010. gadā Kopenhāgena ir ļoti labi novērtēta. Viņa ir novērtēta kā ar izcilām priekškāju un pakaļkāju attīstību un stāvotnēm, ar izcilām gaitu precizitātēm, kā ļoti enerģiska, atbilstoši tipam, ar ļoti izcilām darba spējām. Šeit vērtējumā redzams pat 9 ballu atzīmes. Skatīsimies un vērtēsim, ko ķēve rādīs šodien.
serce jest stale zima. Burę drzewa cierpną na wietrze. Nie wytrzyma tego. Arēnā ieradies ērzelis Zitar Velvet, dzimis 2008. gadā. Audzētājs un īpašnieks ir Sijā Baltic Timber Trade, Reiņa Roškalna personā. Zitar Velvets ir ienācis Latvijā, varētu teikt, mātes vēderā. Viņa māte ir Oldenburgas ķēvi, kura ir dzimusi Vācijā un ienākusi Latvijā kā grūsna ķēvi. Un tēvs Zitar Velvet ir Nīderlandes ērzelis Zidane Velvet. Tur tālāk redzam viņa tēvu kā slavenais Concorde, Nīderlandes ērzelis, ko droši vien pazīst visi pasaules zirdzinieki.
Savukārt Concorde ir no Voltaire, arī ļoti ilgi pasaulē pirmajā desmitniekā esošais gaisanieks. Concordes mātes pusē droši vien daudz arī atcerās un zina, kad ir mātes tēvs, slavenais traķēnis šķirtas ērzelis Marko Polo. Tālāk mātes pusē šīm ērzelim redzam Hanoveras izcelsmes tēvu, Apkenu Akorādo 1 un Akor 2 tālāk. Un tieši pa mātes līniju redzam, ka dominē tādi zirgi kā Ramiro Zet, arī ļoti populārs. Kas ir Kolsteins ērzelis. 2011. gadā ērzelis ir novērtēts kā jaunzirgs pēc pašreizējām vērtēšanas prasībām. Un vērtējums ir viduvējs eksterieram, darba spējas, ļoti labs lēciens un parādīts un labas gaitas. Vērosim, kāds zirgs izskatās uz šo brīdi.
to the few who fed my love. Only for you I cared, my love. I've given it hope, and I know it's only you, encased in silence. Here's to the you who saved my love. Only to you I gave my love. I've given it thought, and it's not all that appears. Leah, how long will you still want me to want you, in and around you? Leah, my concertina, will you still want me to want you? Here's to the you who dared my love. Only with you I shared my love. I've given it thought, and it's not all that appears. So I'm asking Leah, how long will you still want me to want you, in and around you? Leah, concertina, will you still want me to want you? Who cares what the cynics say? I care if only you're on your way, my Leah. Don't let the same be true. Leah, do you still want me to want you? Leah, do you still want me to want you? Leah, do you still want me to want you? Leah, do you still want me to want you? Leah, do you still want me to want you? Leah, do you still want me to want you? Manēžā ieradusies pēdējā četrdieku grupas vērtējumai zirgstāja ķēve Mia Prada, arī dzimusi 2008. gadā. Audzētāja un īpašniece Margareta Baltgalve no Babītes, pagasta Babītes novada. Mia Pradas tēvs Marks, Latvijas Čirnes ērzelis, kas tāds ir tā kā maz populārs Latvijā. Savukārt viņa vectēvs ir diezgan slavens ērzelis no Dānijas, Mitjulāns, kas ir uzrādījis labas lekšanas dotības. Un māte Mia Pradai ķēve Palāse, kas ir producēta Tērvetē, un Palāses tēvs ir arī visiem pazīstamais slavenais Vestfāles ērzelis Pedro, kas ir devis augstas klases sporta zirgus daudzus, un savukārt Pedro ir no pilota, kuru sauc Vācijā par miljonāru, jo viņu un viņu pēcnācēji izcīnītās balvas naudas izteiksmē vai toreizējās vācu markās ir vairāki miljoni marku. Mātes pusē vērojams ir
Atkal Leārs, kas šeit jau daudzkārt ir pieminēts, Holšteinas ērzelis. Un pārvalde no Prizraka. Tas nozīmē, ka tur ir arī arābu asins. 2010. gadā ķēve ir ļoti labi novērtēta. Ar ļoti labu ķermeņa līniju, ar korektām kājām un gaitu precizitāti ļoti labu un arī ar ļoti labām darba spējām. Vērosim, skatīsimies, ko šī ķēve parāda šodien. Un vēl informācija zirgaudzētājiem, skatītājiem. Kamēr pārkārtos laukumu pārdodamo zirgu prezentēšanai, tiks apkopoti 3 un 4 gadnieku vērtēšanas dati un apbalvoti 3 labākie katrā grupā. Pēc tam arī tiks apbalvotas šogad. Pirmo gadu bija tāds pasākums Prēmētās ķēves 2012. I go out of my mind, but for you. My lover's eyes are nothing like the sun. My hunger for him explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I'd go out of my mind before Out of my mind, sister moon.